Tā, nu sāksim. Sveiciens vēlreiz visiem piekdienā. Paldies, ka pieslēdzāties šim tiešsaistes semināram. Mans vārds ir Sandra. Noteikti ar kādu no jums esmu jau sazinājusies, esam runājuši. Tad no šodien apskatīsim Autodesk Flex, kas tad tas ir un kā tas strādā. Tirgū tas jau ir kādu laiku, bet Latvijā iespējams nav tik populārs. Tātad, jā, mērķis jūs klientus iepazīstināt ar šo te iespēju, kas tad mums ir plānā. Neliels ievads par info ar Latviju. Varbūt kāds vēl mūs nezina. Tad apskatīsim, kas ir Autodesk Flex un kādas iespējas tas paver. Apskatīsim arī šo salīdzinājumu starp Autodesk programmatūru abonementu un Flex. Vai tas ir piemērots jums un kad tas ir piemērots jums. Apskatīsim, kā tad varam pārvaldīt lietotājus un analizēt šo te izmantojumu pa darbiniekiem, pa lietotājiem. Izstāstīšu arī par Flex iegādes procesu. Neliela atkāpe būs, tā teikt, par apmācību iespējām ar šo te Eiropas līdzfinansējumu, kas arī jums var būt noderīga informācija, un tad noslēgumā atbildes uz jūsu jautājumiem, ja nu tādi radīsies. Tad, kas mēs esam? Info ar Latviju tirgu jau ir no 10. gada, tātad šogad svinējam 14 gadus. Esam arī Lietuvā un Igaunijā, un galvenā šī te darbības sfēra ir programmatūra. Licences, tad labajā pusē redzam arī, tā teikt, populārākos, zināmākos šos te zīmolus, ko mēs pārstāvam. Esam Autodesk zelta partneris un arī autorizēts mācību centrs. Tātad piedāvājam šīs apmācības, kas ir gan uzņēmumiem pielāgotas, gan individuālas, gan arī grupu nodarbības. Tātad par jebko varam, tā teikt, vienoties un atrast jums piemērotāko risinājumu, kas saistās ar mācību kursiem. Piedāvājam arī šīs te bezmaksas konsultācijas. Bieži vien tas saistās ar, tā teikt, piemērotākā produkta izvēli. Tad uzklausām jūsu vajadzības, un tad jau meklējam labāko un piemērotāko risinājumu. Konsultācijas jau var būt arī saistītas ar, piemēram, licenču aktivizāciju vai kādiem citiem jautājumiem. Mums ir izstrādāta arī Revit Architecture sagatave latviešu valodā, tā dēvētais templates, kas tātad atvieglo darbu uzsākšanu Revit vidē, un ja kāds varbūt nezināja, tad arī mūsu piedāvājuma klāstā ir lāzera skenēšana. Un izmantojot šo te izdevību, vēlos pateikties mūsu klientiem, kuri ir uzticami jau vairākus gadus. Protams, šeit nav visi, tikai neliela daļa, bet jā, aicinām arī jūs kļūt par mūsu sadarbības partneriem. Laura, jā, ieraksts būs nosūtīts un būs pieejams arī pēc vēlreiz pārskatīšanai. Tad nu sāksim ar pašu galveno šodienas, tā teikt, tēmu, kas ir Autodesk Flex. To var dēvēt kā pakalpojumu, biznesa modeli, to var nosaukt arī par tādu kā abonementa veidu, kas paver iespēju pasūtīt noteiktu skaitu tokenus, jeb virtuālo naudiņu, sākot ar 100 tokeniem, lai iegūtu piekļuvi produktiem, kas ir pieejami šajā te Flex modeļa ietverā. Tad katram produktam ir noteikta likme, kas ir maksājama 24 stundu laikā. Par to arī jākat sīkāk nākamajos slaidos, kādas iespējas mums paver šis te Autodesk Flex, jeb tokeni. Tātad mēs varam lietot vairākus produktus, nepērkot uzreiz šo te abonementu. Tātad laba iespēja izmēģināt
palietot produktus. Katram produktam, kas iekļaujās šajā modelī, ir noteikti arī 24 stundu, tā teikt, cena. Piemēram, AutoCAD, kas ir AutoCAD 3D, cena 24 stundu laikā ir 7, 7 tokeni. Jāņem gan vērā, ka šajā te Flex šobrīd vēl nav iekļauti tādi populāri kā tādi produkti kā AutoCAD LT un arī Revit LT. Ir vienkāršota šī lietotāju pārvaldība. Ko tas nozīmē? Tad uzņēmumu, tā teikt, administrators, pārsvarā tas ir IT menedžeris, jā, vai kāds delegēts cilvēks, kas tātad pārvalda Autodesk lietotājus, darbiniekus. Tātad administratoram nebūs nepieciešams pievienot piekļuvi katram produktam, bet gan tikai Flex pakalpojumam. Un, respektīvi, tātad darbinieks lietotājs varēs izvēlēties, kuru produktu izmantot, kurš viņam ir nepieciešams darbā. Un ceturtā lieta ir šīs te atskaites, jeb reporti. Tātad mēs varam redzēt, kurš cik daudz ir kādu produktu izmantojis. Jāsaka, lai saņemtu pēc iespējas kvalitatīvāku analīzi, atskaiti par Flex izlietojumu, ne tikai Flex, bet arī abonementu. Tad ir svarīgi pievienot jau šos te lietotājus ar saviem e-pastiem, jo bieži vien ir dzirdēts no uzņēmumiem, ka darbinieki izmanto abonementus vai šos te Flex pakalpojumu ar vienu e-pastu, un līdz ar to nav skaidrs, cik daudz kurš darbinieks lieto. Pēc tam arī jāparādīšu, kā šī atskaite izskatās un kā to var izmantot vēlāk, varbūt lēmumu pieņemšanā. Tad šeit jūs redzat abonementa, Autodesk abonementa un Flex salīdzinājumu. Tātad Flex būs piemērots tiem lietotājiem, kuriem programmatūra ir nepieciešama ik pa laikam. Piemēram, 2 reizes nedēļā, taču abonements ir vairāk domāts pastāvīgajiem lietotājiem, kuri izmanto šo produktu vismaz 3 reizes nedēļā, un tātad lietošana nav ierobežota. Mēs iegādājamies abonementu, piemēram, uz gadu, un varam viņu izmantot katru dienu, jo esam samaksājuši šo te abonementa summu. Darbības laiks Flex gadījumā ir 1 gads pēc iegādes brīža. Ja tokeni 1 gada laikā netiek izmantoti, tad tie pazūd. Tā kā mēs arī sekojam līdzi klientu šim te, tā teikt, derīguma termiņiem, jā, un informējam, ja tuvojas termiņu beigas, tad skaidrs, ka klientam būtu jācenšas šie te tokeni izmantot. Un savukārt abonementam termiņš ir 1 gads vai 3 gadi, plus pastāv arī iespēja pievienot kādu jaunu abonementu jau esošam kontraktam. Tad, ja, piemēram, klientam ir jau esošs produkts, esošs kontrakts, un ja kāds jauns produkts nepieciešams uz īsāku termiņu, tad var darīt arī tā, ja, ka pievienojam esošam kontraktam. Piemēram, klientam ir kontrakts, kas beidzas nākamā gada 25. jūnijā. Viņš vēlas no šodienas sākt izmantot vēl papildus licenci. Tad pievienojam jauno licenci esošajam kontraktam, un samaksa, respektīvi, tiek rēķināta jau pa dienām. Tātad, cik dienas būs no šodienas līdz beigu datumam. Flex ir piemērots tiem, kuriem ir vajadzība lietot dažādus produktus ik pa laikam. Piemēram, pastrādājam AutoCAD, pēc tam pārslēdzamies uz Revitu. To pašu var darīt, protams, arī ar abonementu. Bet šobrīd ir novērots vairāk tas, ka klienti izvēlas abonementu, kad ir nepieciešams kāds konkrēts produkts, piemēram, civils. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram izmantot arī citus produktus, jo populāri ir arī AEC kolekcija, kur ir gan AutoCAD,
gan Revits, gan Civils un arī daudzi citi produkti. Jāsaka vēl arī tas, ja programmatūra 5 minūšu laikā tiek atvērta un aizvērta tieši ar šo Flex pakalpojumu, tad tokenu skaits nesamazinās. Tad mēs varam ātri atvērt, varbūt paspēt izdarīt kādas nelielas izmaiņas, un mums šī virtuālā nauda netiks noņemta. Un, kā minēju par abonementu, jā, lietotājs var lietot produktu neierobežotu laika posmu, kas iekļaujas šī abonementa termiņā. Par interneta pieslēgumu Flex būs pieejams bez interneta 24 stundas, respektīvi mēs atveram produktu, pieslēdzamies, piemēram, Revitam, un pēc tam varam slēgt internetu nost, taču pēc šīm 24 stundām automātiski tā pieprasīs atkal ielūgoties produktā. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir arī tas, ka, ja mēs produktu nelietojam, tad tas ir jāizver, lai tātad arī šī virtuālā nauda netiktu noņemta. Nu, kas attiecas uz abonementu mēs varam bez interneta pieslēguma izmantot 30 dienas, bet, nu, cik ir dzirdēts, tad autodiski pieprasa šo te ielūgošanos arī biežāk. Tā, ejam tālāk par cenām. Īsāk sakot, viena tokena cena ir 2,75 eiro. Šeit tabulā ir redzamas šīs te cenas, sākot jau ar 5000 tokenu. Cena samazinās un tie ir 2,68 eiro. Kā teicu arī iepriekš, tad minimālais tokenu skaits, ko varam pasūtīt vienā reize, ir 100 tokeni, bet, nu, jebkurā laikā, protams, tos var ātri papildināt, ņemot vērā tātad produktu, kas tiek izmantots visbiežāk, un arī cik daudz tas tiek izmantots. Šeit ir redzamas tokenu likmes. Protams, tie nav visi produkti, tie ir, tā teikt, populārākie, piemēram, AutoCADam, kas ir 3D AutoCADs. Tokenu likme 24 stundu laikā ir 7 tokeni, un naudas jeb eiro izteiksmē tie ir 19,25 eiro. Revitam tie ir 10 tokeni 24 stundu laikā, kas ir gandrīz 30 eiro, Civilam 9, Fusionam 3 tokeni un tam līdzīgi. Tad šīs saraksts nav pilnīgs, bet neinteresē kāds specifisks produkts, tad droši var jautāt mums, un mēs tad pateiksim, cik tokenus tātad šīs produkts prasa 24 stundu laikā. Kas tad ir Flex iegādes process? Pirmais, ieteiktu sazināties ar mums, lai vēlreiz pārunātu jūsu vajadzības, tātad, ko jūs darāt, kādu produktu vēlaties izmantot, lai saņemtu šo konsultāciju un vēlreiz pārliecinātos, vai Flex tiešām jums ir piemērots, vai tomēr izdevīgāk būtu iegādāties Autodesk abonementu. Un tad, kad mēs esam jau vienojušies par šo skaitu, ar ko klients vēlas sākt izmēģināt, lietot Flex tokenus, tad mēs pieprasām piedāvājumu kvotu Autodesk sistēmā, kas tātad tiek nosūtīts jau klientam uz e-pastu un ir pieejams arī Autodesk sadaļā kvots. Pēc tam, kad piedāvājums ir pārbaudīts, piedāvājumu jau pārbaudat jūs, tad vai ir pareiza cena, vai ir pareizs skaits. To jūs varat apskatīties, kā minēja e-pastā vai Autodesk kontā. Pēc tam jūs viņu apstiprinat, izvēlaties sev piemērotāko to te apmaksas veidu. Pārsvarā klienti izvēlas šo pay by invoice, tad maksāt ar pēcapmaksu, un tiklīdz piedāvājums ir apstiprināts, tad jūs jau varat sākt izmantot, lietot šo te Flex
tokenu. Parādīšu arī tūlīt, kā tas piedāvājums apmēram izskatās, lai ir skaidrība, jā, ko tad Autodesk jums sūtīt. Un tad, kad esat izvēlējušies šo te apmaksu ar pēcapmaksu, tad savā arī e-pastā kontā saņemsiet pavadzīmi, kuru varēsiet apmaksāt 30 dienu laikā. Jāņem vērā arī tas fakts, ka PVN netiek iekļauts, jo maksājums notiek Autodeskam. Pirms es rādu šo pārvaldību Autodesk kontā, es parādīšu, kā izskatās piedāvājums. Sakiet, vai redzat tagad PDF failu? Paldies, Laura. Jā, kur es paliku pie tā, ka šādi izskatās šis te piedāvājums, ko jūs saņemat no Autodesk e-pastā. Te ir šis te skaits redzams, cena, PVN likme tātad 0, pēc tam spiežot buy, jūs tiksiet novirzīts uz Autodesk kontu, kur jau vēlreiz varēsiet pārskatīt piedāvājumu, un pēc apstiprināšanas, pēc tā kā apmaksas veida izvēles, tad spiežot submit order, flex tokeni būs pieejami arī Autodesk kontā, un pēc tam tiks nosūtīta šī pavadzīme ar 30 dienu pēcapmaksu. Tad pārējot atpakaļ pie prezentācijas, apskatīsim šo te Flex pārvaldību Autodesk kontā, kā tas izskatās. Īstenībā ne tikai Flex, bet arī abonementu. Šobrīd šeit ir redzams ekrāna šāviņš, bet tūlīt pārslēgšos uz Autodesk kontu, arī savējo. Tātad vai šobrīd varat uzrakstīt, vai redzat lūdzu Autodesk manu kontu? Redzam, paldies, Valdi. Tātad, kā tas izskatās? Sākšu varbūt ar user sadaļu, user management sadaļu. Tātad šajā te daļā mēs pievienojam lietotājus, neatkarīgi vai tas ir abonements vai Flex pakalpojums. Jā, tad šeit esmu es kā primary admin un Viktors. Mans kolēģis varam veidot arī tīmus, piemēram, ja uzņēmumā ir vairākas nodaļas, tad produktus varam sadalīt pa šīm te nodaļām, lai būtu vieglāka pārvaldība, vieglāk pārskatīt, jā, un saprast, vai kāds abonements ir nepieciešams varbūt papildus vai ne. Tātad katru lietotāju pievienojam ar savu e-pastu un uzspiežot uz konkrētā darbinieka, konkrētā lietotāja, mēs arī redzēsim tos produktus, kas ir pievienoti. Šeit mēs redzam, ka man ir pievienots Flex pakalpojums. Tāpat varam iet arī skatīties by produktu, tad atvērot kādu produktu, piemēram, Autodesk.LT, mēs redzēsim, kuri lietotāji izmanto šo produktu. Kas attiecas uz atskaitēm, tas mums ir reporting sadaļā, pie usage report. Te ir arī citas šīs te pilnes, tās jūs varat papētīt arī savā Autodesk kontā. Tātad mums ir abonementi, subscriptions un Flex. Te nu gan man nebūs tik daudz informācijas, jo man tie lietotāji nav pievienoti, bet šeit pie filtra mēs varam izvēlēties, jā, vai mēs gribam apskatīt, piemēram, abonementu, tikai abonementus vai Flex, vai gan abonementus, gan šo te Flex. Varam pārskatīt, jā, aktīvos lietotājus un arī tos, kuri nav aktīvi, vai arī, piemēram, filtrēt pēc produktu, izvēloties civilu vai 3D Maxi un tam līdzīgi. Tad mums ir iespēja skatīties uz šo te datumu, izvēlēties, par kuru laika periodu mēs vēlamies saņemt, redzēt, pārskatīt šo atskaiti. Te piedāvā, ka, piemēram, 30 dienas, 3 mēneši, gads, vai arī izvēlēties sev piemērotu
piemērotu datumu. Un šajā te sadaļā tātad mēs redzētu lietotājus, piemēram, Viktors kādu produktu viņš ir izmantojis, vai tas ir abonements vai fleks, cik dienas ir lietotas, mēneša, tā teikt, vidējais izlietojums, un, piemēram, cik šie te tokeni jau ir izmantoti. Pie kolonnām mēs arī varam, tā teikt, filtrēt, jeb pievienot papildus kolonu, piemēram, ar versiju, vai arī tieši otrādāk mēs varam kādu no kolonnām izņemt. Un jā, laikam pamanījāt, ka šeit tātad mainās šīs te kolonnas. Tā kā diezgan viegli un ērti ir šo te lietot, un pēc tam viņu var arī eksportēt uz Excel un vēlreiz pārskatīt. Jā, kā minēju, tad šeit būtu vārds, uzvārds, e-pasts, un ko tad mēs izmantojam. Šis te ir piemērs, jā. No klienta, tātad mēs redzam, ka te parādās dati. Tad esmu apkopojis arī tā teikt jautājumus, kurus esmu saņēmusi arī iepriekš jau no klientiem. Pirms jūs varbūt uzdodat savus, tā teikt, izrunāsim šos jautājumus, kuri man jau ir bijuši, un ja paliks kāda neskaidrība, tad droši varat rakstīt šajā te čatlogā, vai uzdot. Man tātad darbības periods, minēju, 1 gads pēc iegādes brīža, un ja 1 gada laikā tātad mēs Flex tokenus visus neizmantojam, tad tie diemžēl zūd, tātad ir labi sekot līdzi, un, protams, mēs to arī darām klienta vietā, informējam, ja, piemēram, Flex tokeni iet uz beigām, vai klients vēlas pagarināt, nevis pagarināt, bet papildināt, vai nē. Tā kā tas process jau ir diezgan ātrs un steidzami vajag, to var arī ātri sakārtot. Minimālais skaits, ko mēs varam veikt vienā tokenu pasūtīšanas reizē, ir 100 tokeni. Un viena tokena cena tātad 2,75, sākot ar 5,000 tokenu, tad tā cena ir zemāka, 2,68 eiro. Un, protams, jebkurā brīdī tātad nepieciešams zvanīt mums, sazinieties ar mums, un mēs iegādāsim papildus tokenus, cik nu vajadzēs, ņemot vērā jūsu, tā teikt, izlietojumu, kādu produktu izmantojat un cik bieži. Tad kā tiek rēķināta šī te, kā tiek rēķināta maksa par produkta izmantošanu. Tātad, kā piemēram, mums ir lietotājs Viktors, tad viņš atver šo te Autodesk programmatūru, piemēram, Revitu, pirmdien no rīta un aizver to pirmdien 5 vakarā. Nākamajā dienā viņš atkal atver Revitu, piemēram, no 9 rītā līdz 9 vakarā, un pēc tam to aizver un nedēļu neko neizmanto, neko nedara. Tad uzņēmums, tā teikt, tiks noņemta šī virtuālā naudiņa par 2 reizēm, kas Revitam tie būtu tātad 20 tokeni, kas ir gandrīz 60 eiro. Vai ir iespējams izmantot gan Autodesk abonementus, gan arī tokenus? Jā, to var darīt. Uzņēmumu var būt gan šie subscription abonementi, gan arī Flex token pakalpojums. Jā, tātad naudiņa, ja klients,
klientam ir, piemēram, AutoCAD abonements un paralēli arī Flex tokens, tad viņam netiks noņemti šie te tokeni, bet gan tad viņš izmantos sākumā abonementu. Bet savukārt, ja nepieciešams revits, kas nav kā abonements, tad jā, skaidrs tas, ka uzņēmumam tiks noņemta šī te virtuālā naudiņa. Vai ir iespējams atgriezt flex tokenus? Jā, to darīt var 30 dienu laikā, bet jāņem vērā gan tas fakts, ka tokeniem ir jābūt tātad nelietotiem. Ja ir nopirkti 100 tokeni, tad 100 tokenus mums arī jāatgriež. Tā, Mārtiņam ir jautājums, par cik reizēm noņem tokenus, ja sāk lietot piekdien 9 vakarā un beidz lietot sestdien 4. Tas ir domāts tā kā rītā, ja? Laikam pareizi saprotu. Tā, piekdien 9. Par vienu diennakti tā vajadzētu būt. Pareizi rēķinā. Nu jā, tur jārēķina principā stundas. Tā, jā, mans laikam tā jautājuma apkopojums ir beidzies, bet atceros, ka vēl bija jautājums no kāda klienta par versijām. Jā, uz vienu datoru var izmantot arī šīs te vairākas versijas. Labi, sāksim pēc kārtas. Valdim bija jautājumi. Valdim bija jautājums, ka 24 stundu laikā programmu var vaļā un ciet. Jā, ja vairākas reizes verat vaļā un ciet 24 stundu laikā, tad attiecīgi par AutoCAD tie būs 7 tokeni. Nebūs tā, ka noņems par katru reizi tos 7 tokenus. Un lai tas darbojas arī starp dažādām ierīcēm. Ja uz citām ierīcēm var izmantot, tikai jāņem vērā, ka jāizmanto ar to pašu lietotāju. Liekas, ka ieslēdz stundas taimeris. Kā jūs to bijāt domājis? Jā, Mārtiņ, tad būtu 2 dienas. Tā kā jāmēģina vai nu iekļauties šajā 24 stundu laikā, vai nu tad jāstrādā 48 stundas, lai noņem par pilnām diennaktīm, tā teikt. Tad nu gaidu jūsu jautājumus vēl droši, ja lieto vienu dienu ar 2 ierīcēm. Jā, tas ir kaut kas līdzīgs, ko Valdis jautāja. Tātad svarīgi, to mēs varam darīt. Mēs varam izmantot AutoCAD, piemēram, mājas datorā un ofisā, bet tātad ar vienu un to pašu lietotāju. Ja pieslēdzas cits lietotājs, tad tiks naudiņa noņemta 2 reizes. Es redzu, ka mums ir Toms no uzņēmuma BM projekts. Tom, varbūt ir kāds komentārs par šiem flex tokeniem, jo jūs jau esat izmantojuši Office. Vai Office strādā ar vienu kontu? Valdīgi, kā jūs to domājāt, vai Office strādā ar vienu kontu? Svarīgi ir pievienot tā kā katru lietotāju. Office 10 darbinieki. Tā AutoCAD cena nozīmē arī visām, jā, Tom. Cena ir 7 tokeni. Arī AutoCAD Map vai AutoCAD Architecture versijām. Jā, sapratu. Jā, redzēju, ka jums civilam pārsvarā arī tikai izmantot šo te. Jā, viens būs administrators, pārējie
lietotāji, tad administrators arī pārbauda, skatās šo te izlietojumu. Svarīgi tātad, ja darbinieks neizmanto programmatūru, tātad viņu aizveram un nelietojam, lai nav tā, ka noņem naudiņu par to, ka neizmantojāt. Tā kā ar to, tā teikt, jābūt ļoti uzmanīgam. Jāinformē darbinieki, tad nelietojam, aizveram ciet. Jā, varbūt vēl kāds jautājums. Ja nu rodas, jā, es paskatīšos šo te čatu, varat arī droši slēgt mikrofonu iekšā un jautāt. Man atskaites rāda 16 dienas no mēneša. Jā, es teiktu, ka Flex nebūs šajā gadījumā izdevīgs. Un tādā gadījumā tad jā, jāizmanto abonementus. Jo nu, Flex ir tiešām piemērots tiem, kuri izmanto dažas dienas nedēļā, 2 dienas nedēļā. Tad tas ir aptuveni 8 reizes mēnesī. Izmantojot ar izdevību, jā, vēlos pastāstīt par šīm te apmācību iespējām ar līdzfinansējumu. Prāt, ļoti laba iespēja apgūt tādus rīkus, kā piemēram AutoCAD, Civilu, Revitu, arī SketchUpu un Magicadu. Tiem, kuri varbūt to vēl nav darījuši vai vēlas vēlreiz iziet apmācības, tad zvaniet apmācību koordinatorai, arī tai ierakstīšu arī šeit čatā viņas numuru. Viņas izstāstīs detalizētāk un arī vairāk. Tad šis finansējums ir atkarīgs arī no uzņēmuma lieluma. Tālāk, grafiks ir pieejams arī mājaslapā. Tātad, ja nu ir interese, tad droši sazinieties ar mums. Ar šo arī noslēdzu šīs dienas tiešsaistes semināru. Pateicos jums vēlreiz par dalību, par jūsu jautājumiem. Droši zvaniet, ja nu kaut kas ir palicis, varbūt neizrunāts, vai arī es kaut ko neesmu izstāstījusi. Un, jā, sekojiet mums sociālos tīklos. Esam aktīvi gan LinkedIn, YouTube, Facebook un arī Instagram. Protams, ir mūsu mājaslapa un kontakti informācija. Tā kā visiem jaukas brīvdienas un izbaudiet